Siltajā un saulainajā otrdienā pusdienas laiku Zilajos kalnos bija dzirdama ne tikai bērnu sacelta kņada, bet arī āmura klaudzieni. Vairāki 10 Ogres pamatskolas skolēnu kopā ar Ogres meža tehnikuma audzēkņiem rūpējās, lai putniem tiktu sagādātas jaunas mājvietas. Vai ir zināmi konkrēti putni, kam jūs viņus taisījāt? Strādājiem. Kāpēc jūs piekritāt nākt palīdzēt? Kāpēc gan ne, ja bērniem pašiem prieks ir un pašiem bērnībā jau arī gribējās visādus putnus un kaut ko tādu novērot un apkārt redzēt visu kaut ko tādu jauku, un kāpēc tā nē? Būrīši sarūpēti ne tikai ar Ogres profesionālās vidusskolas un Ogres meža tehnikuma skolēnu un skolotāju atbalstu. Daļa putnu māju taisītas kopā ar vecākiem, un kā izrādās, tas nemaz nav tik grūti. Cik grūti ir piestiprināt putnu būrīti? Nav nemaz tik grūti. Elementāri. Trepes jādabūt trepes, naglas, āmurs. Pats būrīs tikai jāizveido. Neko. Vēl līdz mācību gada noslēgumam Ogres pamatskola nesīs Mamma Daba vēstniecības karogu, ko vēlāk, nākamā mācību gada sākumā, nodos citai zaļi domājošai skolai. Tomēr gada laikā gūtās zināšanas netiks aizmirstas, un skolēni turpinās rūpēties par vidi un izprast cilvēka lomu dabas saglabāšanā. Tā kā parūpēties arī par dzīvniekiem, putniem. Nevis tikai izmest kādus papīrus un tā. Otradien Zilajos kalnos tika uzstādīti teju 60 būrīši, kas ir neliela daļa no pamatskolas skolēnu veikuma. Būrīši uzstādīti arī Jaunkalsnavā un aprīļa beigās dodoties ekskursijās, vairāki būrīši tiks izvietoti Tērvetē. Nevar noliekt, ka pavasarī vidē draudzīgi noskaņotām skolām darba netrūkst. Jau pēc pāris nedēļām ar grābekļiem un cimdiem rokās pamatskolas audzēkņi vienosies lielajā talkā un sakops savas skolas apkārtni. Zanda Treško, Ogres televīzija.